mācos Vācijas ģimnāzijā. Šodien 30. janvārī šeit norit ikgadējā svešvalodu olimpiāde vācu un angļu valodā. 8. un 9. klašu skolēniem, tāpēc mēs šodien dosimies noskaidrot, kā viņiem sokas. Kurā klasē mācies? Olimpiādē jūs nedoties? Abās. Wow! Angļu. Kāpēc izdomājāt tieši pēc apšķērt? Es gribēju pierādīt savu zināšanas angļu valodā. Kur domājat mācīties tālāk? Šeit? Super, mēs jūs gaidīsim. Paldies jums! Labdien, skolotāji! Vai jūs varētu mums pastāstīt par to, cik ilgi jau šeit notiek svešvalodu olimpiāde? Notiek 7. gadu. Sākumā bija tikai vācu valodas olimpiāde 1 gadu, pēc tam angļi izdomāja, ka vajag arī angļu valodu, un tātad vācu olimpiāde notiek 7. gadu, angļu notiek 6. gadu. Kāpēc tieši šajā skolā? Tāpēc, ka mums ir senas vācu tradīcijas, un nu jau vairāk 10 gadu garumā ir angļu tradīcijas, tāpēc mēs šo valodu uzturam un katru gadu rīkojam konkursu. Vai jūs zināt, cik daudz skolēni ir pieteikušies angļu valodas mācības olimpiādē? Jā, vācu valodā šogad piedalās 219 skolēni kopā no 6. un 9. klasēm. Angļu valodā pirmo kārtu pildīja vairāk kā 800 skolēni. Tā kā tests bija grūts, tad no viņiem tika līdz 2. kārtai, līdz braukšanai uz šejieni un piedalīšanās šeit, tika aptuveni 200 skolēni. Vai pēc olimpiādes skolēniem tiek pastāstīts arī par iespēju tālāk mācīties mūsu skolā? Jā, kā jūs redzat, arī šeit ir izlikts plakāts, ka mēs aicinām 7. klasi, aicinām uz 10. klasi, tieši tāpēc arī olimpiāde tiek rīkots 6. un 9. klasē, gan lai pārbaudītu savu zināšanu, gan lai arī viņi būtu potenciāli iespējami skolēni mūsu skolā. Un tagad, kad gandrīz olimpiādes ir noslēgušās, varbūt jūs varat pastāstīt par organizēšanas norisi un par to, kā kopumā šis pasākums ir izvērties. Tas katru gadu ir ļoti smags process, jo ir viss jāskaita, precīzi jāzina vietu skaits kabinetos, jāzina skolēnu skaits, un ļoti atsaucīgi mums ir kolēģi, kas vienmēr piekrīt sestdienā savā brīvdienā jau no 8 rītā nāk un reģistrēt un vadīt olimpiādu. Un tā kā es domāju, ka vismaz pagaidām tūlīt jau viss būs beidzies, nekāda domstarpība nav, neviens neko nav sajaucis, nekas nav tāds noticis, tā kā cerams, ka šogad ļoti labi viss būs norisinājies un beidzies. Paldies jums liels! Paldies!